Pirmā daļa. Labvakar! Paldies tiem, kas ir paspējuši izrauties no ikdienas rutīnas, no dārzu ravēšanas vai no sporta, olimpiādas skatīšanās vai no kādiem citiem darbiņiem un atrada laiku mums pievienoties un gribu pateikt paldies arī tām meitenēm, kuras piedalījās aptaujā par to, kas ietekmē jūsu šampūnu izvēli. Apkopojām 16 dažādu dalībnieku atbildes, kur varēja balsot arī par vienu vai par vairākām atbildēm, un izrādās, ka tomēr tiešām 64%, tas ir vairāk kā puse, balso par to, ka izvēloties savu šampūnu, viņi skatās sastāvu. Es biju uzspiedus arī tādas pogas kā ārējais izskats, jo lai arī varbūt sastāvs ir superīgs, man interesē arī, kāda izskatās pudelīte. Tas varbūt nav pareizākais iemesls, kā izvēlēties veids, bet es tā daru, un tāpēc arī par to nobalsoju. Arī cena nav svarīga, bet, man ļoti patika tā atbilde, ko ierakstīja Rita, un tā varbūt pat bija tiešām vispareizākā. Ka Rita izvēlas šampūni no tā, kāds ir viņas matu tips, tātad pēc pielietojuma. Tā kaut kā bija, jā? Lūk tā. Tātad paldies meitenēm. Sākam šodienas tikšanos. Uzreiz varu pateikt, ka pašās beigās tie, kas līdz beigām noturēsies, tie saņems nelielu bonusu, ļoti jauku bonusu, ko mums ir sagatavojis Rita. Un tātad šodien, ar ko Rita varbūt lūdzu pastāsti to dienas kārtību, kāda mums šodien būs. Plānu. Tāds plāniņš būtu tāds, ka sākumā parunāsim vispār, kas ietekmē matus, kāda būtu tā darbības un kā pareizi kopt matus. Pēc tam mēs uzzināsim visu par kompānijas Ersak matu produktiem, pastāstīsim, priekš kam, kādas priekšrocības. Un pašās beigās tad man ir maz bonusiņš jums, un es parādīšu praktiskas darbības, ko jūs varat darīt mājās. Tā, vai mēs varam sākt ar to, ka matiem ir, teiksim, vairāk veidi matu tipi? Vai mēs varam ar to sākt? Jā, lūdzu. Jā, lūdzu. Paldies. Ir dažreiz tā, ka cilvēks tiešām viņš paskatās kolosāls sastāvs šampūnam, jā, un viss viņam patīk, jā. Aiziet mājās, izmazgā matus un izrādās, ka pilnīgi un galīgi neder. Viens no iemesliem, kāpēc tā ir, protams, tas ir, ka varbūt mēs nemākam viņu lietot, bet ļoti svarīga lieta ir tā, ka mēs varbūt nezinām savu matu tipu. Jo šampūns tomēr ir jāpiemēro matu tipam, un es gatavojoties, es atradu kolosālu tādu vienu citātu, un šis citāts ir tāds. Šampūnu izvēlas pēc ādas tipa, nevis pēc matu stāvokļa. Tātad noteicošais ir matu ādas tips. Noteikti esmu redzējuši cilvēks, kas staigā, tādi galīgi nolipušiem matiem, saķepušiem. Jā? Tātad pirmais tips ir taukaņa mati. Kā var pateikt? Vizuāli un pēc tām darbībām, ko mēs parasti veicam, ka man ir taukaņa mati. Pirmkārt jau tie kļūst lipīgi, jau otrajā dienā zaudē apjomu, tad noplok, jā. Dažreiz pat var būt tāda specifiska viegla smaka, jā, no tiem tauku dziedzeriem, kas nāk laukā. Netur frizūru galīgi. Un, ja runājam par blauznām, tad taukaņiem matiem blauznas atšķiras no sausu blauznām. Taukainu matu blauznas ir lielas, un tādas ļoti, ļoti taukainas. Lūk, tie ir taukaņi mati. Pilnīgi pretēji ir sausie mati. Ja runājam par blauznām, tad blauznas šādiem matiem ir smalkas, maziņas, daudz. Tie ir parasti blāvi, trausli mati, galīgi nav elastīgi, grūti ķemmējas un viegli lūst. Bieži vien ir sašķeltie gali, un tos ir ļoti grūti veidot, un ļoti, ļoti viegli uzsūc mitrumu. Tas ir tas galvenais par sausiem matiem.
Es domāju, ka jūs jau noteikti jau savās domās prātojat, es zinu vienu cilvēku, kam ir taukainie mati, es zinu, kam ir sausie mati, bet ir arī normālie mati. Normālie mati, tā ir norma, tie ir spīdīgi, tie ir elastīgi, viegli veidot un ķemmēt. Un vēl ir jauktā tipa mati, tie pamatā, tie pamatnes. Pie matu pamatnes ir taukaini, bet galiņos tie ir sausi un trausi. Lūk, tas tā pavisam īsi par matu tipiem. Nu, un tālāk es dodu vārdu mūsu Ritai dodu vārdu. Mūsu speciālistam. Es pirms tam, kad mēs gatavojam šo tikšanos, es zvanīju frizierē, un jautāju, kā tad jūs, pastāsti, kā mēs varam noteikt savu matu tipu, jo, dažreiz es nesaprotu, vai tie ir sausi, vai tie ir normāli, un viņa teica, kā frizieris, viņi pēc idejas, viņi nosaka šo matu tipu pēc mazgāšanas, ar izjūtām uz pirkstiem, Viņi teica, viņi pat nemāk man izskaidrot, kā tas, kā viņi to izjūt, bet jūs pašas mājās varat noteikt, viņi man iedeva tādu rekomendāciju, kā pats var noteikt savus matus tipus pēc mazgāšanas, kad jūs izmazgājat matus. Ja jūsu saknes paliek tīras 3 dienas, ja mati gandrīz nemaz neelektrizējās, un ja jūsu matu veidojums turās labi, tad jums ir normāli mati. Ja jūs izmazgājat matus, un jums mati netaukojas, tad jūs varat mazgāt tos pēc 5-6 dienām. Ja jūsu matu galiņi ir sausi un lūstoši, ja viņi ļoti un bieži elektrizējās, un ja jums viņi grūti ir ieveidot, tad tie ir sausi mati. Un pēdējais taukaini mati. Ja jūs pēc mazgāšanās jau vakar pusē redzat vai otrā rītā, ka jūsu mati saknes ir taukainas, ja jūsu matu galiņi nedalās, un ja viņi praktiski nemaz neelektrizējās, un jūsu veidojums ir it kā viegli ieveidot, bet galīgi neturās, tad nokrīt jau uz vakaru pusi, tad jums ir taukaini mati. Es domāju, ka tagad jūs to izvērtēsiet savās domās, un nākošais, ka mazgāsiet, tad noteikti piedomāsiet pie tā, kādi tad jums ir mati. Ja? Meitenes, varat ierakstīt čatiņā, vai jūs atpazināt, kāds ir jūsu matu tips? Ierakstīt droši. Jā. Vai sapratāt? Jā. Lūk, tātad, protams, Sarmīta tikai nepatējamies par tām, kādas tad mums ir problēmas ar matiem. Kādas tik var iedomāties? Tas var būt, meitenes arī var papildināt noteikti. Varbūt, ka mati ir pūkojās. Tieši otrādi, varbūt, ka viņi nopļakst, mati var šķelties galiņi, var būt, protams, blaugsnes, var krist ārā, var ļoti, ļoti lēni augt, var būt pat plikpaurība, kaut kāda pēkšņa, protams, ka tas viss ir jāskatās. Kas vēl var būt ļoti spēcīga seboreja, vai tieši otrādi, ļoti, ļoti ar mīnuszīmi seboreja. Kas ir seboreja? Tas ir principā tas process, kad galvas ādas tauku dziedzeri izdala šos te taukus. Un tad tā var būt pastiprināta, un tā var būt tieši otrādi samazināta. Un līdz ar to arī var visādas krevelītes veidoties uz galvas, var veidoties no, jūs zināt, meitenes, kad, piemēram, tad, kad pārāk karstu fēnu laiž virsū matiem un pārāk tuvu, tad var būt pat apdedzinājumu. Tā kā principā, tas ir tas, kas man šobrīd ienāca prātā. Droši varat rakstīt arī savējos variantus. Ka meitenes varētu uzrakstīt, vai ir ar kādu no šīm problēmām saskārušies pašas, vai varbūt ģimenē, vai varbūt draugiem ir, jo pēc tam, kad stāstīsim par šampūniem, tad mēs arī varam pie tā tieši pieskarties, kurš šampūns ir kādai problēmai vairāk domāts. Bet es gribu parunāt tieši, kā es teicu, par matu kopšanu, un, protams, uz šo matu stāvokli, kāpēc ir šīs problēmas ar mūsu matiem un galvu, iedarbojās vairāki faktori, Jūs noteikti visi zinat, ka uz matu stāvokli iedarbojas gan
gaisa piesārņojums, gan krasas temperatūra maiņas, gan nepareiz vai uzturs nesabalansēts, ja? To jūs noteikti visi zināt. Un otrais faktors, no kā ir atkarīgs matu stāvoklis, tā, protams, ir matu kopšana, kas ir ļoti svarīga. Nu, varbūt jūs teiksiet, kas tur sarežģīts? Jā, bet man liekas, ka ļoti daudz sievietes, vispār, vīrieši, bet vairāk, es domāju par sievietēm, jo sievietēm ir jābūt skaistiem matiem, un pašas nemāk kopt matus un arī nemāk iemācīt savām meitām, saviem bērniem, kā tad pareizi būtu jākop matus. Tāpēc, ja arī jūs to zināt, bet tomēr mēs vēlreiz atkārtosim visu, ja? To viens no tad svarīgākiem etapiem, ar ko mēs sākam matus kopt, tas ir matu mazgāšana. Ja? Tad mati ir jāmazgā ar siltu ūdeni. Un ļoti labā variantā, kad mēs izskalojam matus, tad matus vajadzētu skalot ar nedaudz jau vēsāku ūdeni, nekā mēs mazgājam. Lai, teiksim, kutikuls, kas ir atvēries pie siltā ūdens, lai mēs viņu ar vēso ūdeni aizvērtu. Kāpēc nevar mazgāt ar karstu ūdeni? Jo tādējādi, ja mēs mazgājam ar karstu ūdeni, pastiprinās tauku dziedzeru aktivitāte. Un tajā rezultātā mums mati būs jāmazgā biežāk, jo tauku dziedzerīši strādās aktīvāk. Ir tāds strīdīgs jautājums arī, cik bieži var mazgāt matus. Ja? Tātad ir viedoklis, ka matus var mazgāt bieži. Bet, protams, nevajag pārspīlēt. Viss, kas pārspīlēt, tas nav labi, ja? Un, protams, ir jāskatās pēc nepieciešamības, vai ir šos matus jāmazgā. Nevis vienkārši ieradums, ka es agrāk mazgāju reizi katru dienu, un tā es arī turpinu mazgāt katru dienu. Nē, piedomājiet un mazgājiet matus pēc nepieciešamības, ja? Protams, pēc mazgāšanas nākošais noteikums ir, kad noteikti ir jālieto kondicionieris vai matu balzāms vai maska matiem, jo šim te kondicionierim ir savs uzdevums. Ir uzdevums, viņš noslēdz kutikula slāni. Un noslēdzot šo slāni, tad neiekļūst matos kaitīgās vielas, kuri grauj matu struktūru, un tie padara matus elastīgus, gludākus un mirdzošākus. Vēl piemirstu pateikt arī, kad pie matu mazgāšanas, es zinu, kad ir cilvēki, kuri paņem šampūna pudelīti un lej uz galvas, ja, šampūnu. Tas ir pavisam nepareizi, jo nevar lietot pārāk daudz šampūnu. Pareizi jālieto, ja mēs ielējam šampūnu saujā, turpat saujā šampūnu saputojam, un pēc tam uzklājam uz matu saknēm un masējam matu saknes, mazgājam matu saknes galvu apmēram līdz 1 minūtei. Ja? Tātad tas būtu par matu mazgāšanu un noslēdzam ar kondicionieru. Nākošais posms ir matu ķemmēšana. Un šeit arī ir dažādi varianti. Ja jūs noslēdzāt matu mazgāšanu ar kondicionieri, tad jūs droši varat ķemmēt mitrus matus, ja? Bet, ja jūs kondicionieri nelietojat, tad noteikti būtu vēlams no sākuma matus apžāvēt un tikai tad sākt ķemmēt. Un, protams, matus ir jāķemmē no apakšas, sākot ar galiņiem, uz augšu, ja? Nevis otrādi, un pēc tam plēš tos galus ārā, teiksim, kad ir tādi sapinušies, ja? Un ķemmēm ir jābūt vēlams plastikas, gumijas, koki ķemmēm un nekādā gadījumā neķemmēt ar metāla ķemmēm. Nākošais posms ir matu žāvēšana, un es zinu, ka ir daudz sievietes, kuras saka, ka fēnu nelieto. Tas ir ļoti uzslavējams, ja? Tas ir ļoti labi, bet, protams, arī otra pusīte ir tā, kas bez fēna nevar iztikt. Un arī šeit, tad, ja ir dažādi varianti. Ja mēs matus apžāvējam no sākuma, tad ar dvielīti nedaudz, lai viņi paliek sausāki, tad pēc tam mēs varam fēnot matus, izmantojot zemāku temperatūru. Ja mums ir jāžāvē uzreiz, tad, protams, žāvējot matus,
noteikti vajadzētu, lai fēns, vispār, lai jau lietot fēnu tikai, kuriem ir klāt arī ionizators, un tad, kad jūs ar karsto gaisu izžāvējat matus, tad pabeidzat to un ar vēso gaisu tātad arī atvēsiniet šos matus, lai šis karstums tiek noņemts. Nu, un, protams, jebkurā gadījumā ir ieteicams lietot termoaizsardzības līdzekļus, ja, kas aizsargā matus no šī te karstā gaisa. Vai ir iespējams vai nav, bet, protams, ir ieteicams neizmantot ķīmiskos kopšanas līdzekļus, ko tās ir putas, dažādi gēli, ja, tātad, nu, ja var, tad izvairīties un nelietot šādus te produktus. Nu, obligāts noteikums arī ir vasarā, it sevišķi vai atvaļinājumos, kad jūs dodaties aizsargāt matus no saules. Tas ir, kam ļoti patīk, es zinu, sievietēm, kas nesā cepures vai skaistus lakatus, bet ja atkal tā nav izēja, tad, protams, atkal ir jālieto kā līdzekļi, kas aizsargā matus no temperatūra izmaiņām un no karsta, no ultravioletiem stariem, ja. Un vēl ir tāds moments, kad, ja ir problēmas, tādas smagas problēmas ar matiem, tad var lietot mazgājušas līdzekļus šampūnus speciālus tipam, var lietot speciālus krēmus, balzāmus, bet iespējams, ka šī problēma netiks atrisināta, jo arī matiem tāpat kā ķermenim ir vajadzīgi, mūsu organismam ir vajadzīgi vitamīni. Līdz ar to ir jālieto uzturu bagātinātāji, jāpapildina savs organisms ar nepieciešamiem vitamīniem, kas ir vajadzīgi jūsu matiem. Un tie galvenokārt ir selēns, cinks, varšs, vitamīni A, E, C, D un B7. Ja? Nu, var teikt, ka viens no galvenajiem nosacījumiem vēl ir arī tas, kad pērkot šampūnus, ir, protams, jāskatās uz tā sastāva un jāizvēlās tikai produkti ar dabīgu kopšanas sastāvu, ja, lai tur nebūtu klāt ķīmija. Neatkarīgi, kas tas ir, vai tas ir šampūns, eļļas vai balzāmi, bet paskatieties sastāvu un tikai dabīgus līdzekļus, ar kur mēs viņus varam dabūt un kādus vajag izvēlēties. Par to jau tālāk atkal Sarmīte. Jā, es vēl gribēju mazliet piebilst, tu teici par to selēnu un magniju. Protams, ka ļoti, ļoti svarīgs ir kolagēns. Un kolagēnu mēs arī varam mūsu kompānijā, kompānijā varam droši pasūtīt, un tas ir ļoti labs, jo tas ir visu 3 tipu kolagēns, kas der gan kauliem, gan matiem, gan ādai. Bet tā kā Rita man nodeva stafeti, tad es turpināšu jau konkrētāk. Un konkrētāk par to, tad kādus, Rita, neslēdzies nos, tev arī būs jārāda šampūni. Jā, man tā drošāk, ka tu man arī esi blakām. Tātad mūsu kompānijai es saskaitīju 10 dažādu veidu šampūnu, ieskaitot bērnu šampūnu un ieskaitot vienu šampūnu, par kuru mēs šodien tā īpaši nerunāsim, jo tas ir veselas tikšanās vērts pasāciens. Nu, ko tad? Mēs zinām, ka mūsu kompānijai ļoti daudz līdzekļu satur ziepju rieksta ekstraktu. Un izrādās, ka arī starp šampūniem ir tādi, vismaz 2, kuros ir krietna daļa ziepju rieksta ekstrakta. Tie ir šampūns ar nosaukumu šampūns ar balzāmu un šampūns bez balzāma. Kā tos atšķirt? Es jums varu šobrīd parādīt tikai no kataloga. Lūk, šis ir viens no tiem, ja abi 2 tur ir. Jā, un šeit ir otrs. Tātad virsū ir sievietes galva, vienā gadījumā sarkanā krāsā un otrā gadījumā tādā rozā, lilīgā krāsā. Kā jau jūs zinat, ka ziepju rieksts ir hipoalerģisks. Tas neizraisa nekādas sniedzes, tas ļoti piemērots ir jūtīgai ādai. Tas ļoti labi tīra, ļoti labi puto, un nemaz nevajag mums sulfātus, lai kaut kāds līdzeklis ar ziepju riekstu putot. Un tātad
šampūns bez balzāma, tas vairāk ir domāts normāliem un taukainiem matiem. Ļoti labi ir tas, ka šim šampūnam nav nekādu vecuma ierobežojumu, nav nekāda laika ierobežojuma, teiksim, gada laiks, ziema vai vasara, un nav arī, teiksim, vienreiz nedēļā vai kā. Katru dienu tu vari lietot tātad šo šampūnu bez balzāma. Šis šampūns, tāpēc, ka viņam ir sastāvā ziepju rieksts, ļoti labi uzlabo epidermas, jeb galvas ādas defektus, ja tie ir radušies kaut kāda iemesla rezultātā. Pilnīgi absolūti neietekmē ādas pH līmeni, nekairina, tas nav alerģisks, neizraisa niezi, drīzāk novērš to, ja gadījumā kādam tāda ir. Un jebkuram, kas ir ļoti būtiski, it sevišķi Latvijā, ka jebkuram ūdens tipam piemērots, vai tas ir ciets ūdens, vai tas ir mīksts ūdens, jums vienalga šis šampūns ļoti labi kalpos. Lūk tā, tātad tas ir šampūns. Es varu papildināt drusciņā. Jā, lūdzu. Tātad gribēju pateikt, ka galvenā sastāvdaļa ir ziepju rieksts, bet plus vēl tas ir, tur ir D-pantenols klāt. Un līdz ar to, teiksim, šampūns ar balzām ir D-pantenols ir ļoti svarīga sastāvdaļa blāviem, vājiem, plāniem matiem. Un tas vēl, ir tas otrais. Es tagad runāju bez balzāma. Bez es tagad. Labi, tad ejam pie nākošā šampūna. Tas ir šampūns no šiem diviem, kam ir jau klāt balzāms, un tātad, kā jau Rita teica, kāds viņam sastāvā vēl ir bez ziepju rieksta? D-pantenols. Paldies, Rita. Kā mēs cenšamies, meitenes, jūs redzat, jā? Ar ko tad ir, lūk, šis? Principā jau gandrīz varētu teikt, ka tas pats, kas ir šampūns bez balzām, bet šis šampūns ir vairāk domāts normāliem un sausiem matiem. Un bez tam viņš ir kolosāls, tā kā viņam klāt jau ir sastāvā šis te balzāms, tad to var ļoti viegli lietot, ejot uz baseinu vai, piemēram, ceļojumā dodoties, jo nav nekādas liekas pudeles jānēsā līdz, viss ir vienā, vai sporta zālēs, ja? Super ir tas, ka tur nav nekādu sintētisko krāsvielu. Vispār, es domāju, es ļoti daudz šampūns esmu izmēģinājis no mūsu kompānijas. Manuprāt, neviens nav ne sarkans, ne dzeltens, ne oranžs, nekādā krāsā. Tie visi ir tādā dabīgā, maigā ziepju ūdens krāsā. Lūk tā, nākošais pēc kataloga. Es varu piebilst, ka šeit ir ļoti akcentēts arī uz to, ka tā kā sakarā tas ziepju rieksts ir lielākā vairumā sastāvā, tad šampūns ar balzām palīdz atbrīvoties no šiem te rāpulīšiem galvā, kam Latvijā nav nozīmes, bet citās valstīs, kā Anglijā, tā ir ļoti bieži parādība bērniem skolās un bērndārzos, ja? Tāda atšķirība, ka citi šampūni nepalīdz to, bet tieši šampūns ar balzāmu, jā. Es gan atradu vēl informāciju, ka ir vēl daži citi arī, kuriem ir šī te insekticīdā īpašība, jo tas jau ir ziepju riekstu uzdevums īstenībā, bet šajos šampūnos tas ir īpaši. Un tātad nākošie ir atkal divi šampūni. Viens no tiem ir šampūns ar propolisu. Faktiski tie ir abi šampūni ar propolisu, bet viens no tiem ir domāts sausai un normālai ādai, un otrs taukainai un normālai ādai. Rita, tev laikam mājās viens no viņiem ir, jā? Nē, šampūna propolisu man nav neviena. Aku žēl, man arī nav. Šeit ir, jā. Neko, pastāstīšu. Tātad par pašu propolisu jau. Propolis, tas ir tāds dabas brīnums, ka tajā ir apmēram 400 dažādas barības vielas. Bez tām vēl ir vitamīni, vesela kaudze. Tas ir C vitamīns, E, A vitamīns, B un arī retie vitamīni PP, H un K. Šis šampūns, kurš ir tieši normāliem un sausiem matiem, ir labs ar to, ka tas nepiedod tādu smaguma efektu, nekairina, nesausina ādu. Ļoti viegli pēc tā ir izķemmēt matus un veidot lokas.
nomierina jūtīgu ādu, jo diezgan bieži sausa āda ir arī jūtīga, un noņem niezi, un super tas, ka tajās nav sulfāti, nav parabēni, nav, kā jau teicu, mākslīgo krāsvielu, un nav nekādu arī smaržvielu. Lūk, tas ir par propolis šampūnu tieši normāliem un sausiem matiem. Jūs jautāsiet, vai tad atšķirās propolis šampūns normāliem sausiem no propolis šampūna normāliem un taukainiem matiem? Nu, protams, ka nedaudz atšķirās, jo tie cīnās katrs ar savām problēmām. Propolis šampūns ar normāliem un taukainiem matiem noņem taukaino spīdumu, cīnās ar baktērijām, ar sēnītēm, jo tieši tās visbiežāk izraisa blaugsmu veidošanos. Ļoti labi pastiprina matu augšanu, ja kādam ir tāda problēma, un šis konkrētais šampūns arī ļoti labi strādā cietā, tieši cietā ūdenī. Papildinājumi, lūdzu, ir? Nav. Nav. Labi, ejam tālāk. Pēc kataloga mums nākošais šampūns ir šampūns, kuram ļoti daudz mūsu dalībnieces dzied slavas dziesmas. Un bieži vien gadās arī tā, ka tieši veidojot savu pirmo pasūtījumu, mēs iesakām cilvēkam paņemt tieši šampūnu ar argana eļļu. Vispirms mazliet par argana eļļu. Februārī es biju ekskursijā uz Maroku. Un Marokas tieši tā daļa, kurā es biju, ir slavena ar argana koka audzēšanu, jo izrādās, ka nekur citur tā neaug šie koki. Un eļļa, ko iegūst no šī koka augļiem, ir plaši izplatīta kosmētikā, matu, sejas kopšanai, ādas kopšanai. Un, protams, arī mūsu kompānija izmantoja šī koka eļļas labās īpašības un ir pievienojis to klāt gan šampūnām, par ko es tūlīt stāstīšu. Paldies! Tā tikai patur ilgāk, lai mēs redzam. Gan šampūnam, gan arī dušas želejai. Kas tad ir šampūns ar argana eļļu? Tas dara jebkuram matu tipam. Tas atjauno matu struktūru, ļoti intensīvi baro, mitrina, mīkstina. Ne tikai no ārpuses matiņu, bet arī no iekšpuses. Salīmē traumētos matu galiņus un ja, piemēram, jums galvā ir kaut kādi pušumiņi vai brūcītes, tad ļoti labi arī saārstē, reģenerē šīs te ādas galvas šūnas. Liels strādā pret matu izkrišanu, aizsargā no ultravioletiem stariem, arī no augstuma, no citiem dažādiem ārējās vidas faktoriem, un brīnišķīgi kalpo sēnīšu profilaksei. Lūk, šis šampūns ir tiešām zelta vērtē, jo pati argana eļļa ir ļoti, ļoti dārga. Tā. Nu, šim šampūnam ir ļoti, ļoti patīkams aromāts, neuzbāzīgs, ilgi saklabājās, šampūns ir ekonomisks, ļoti labi putojās, un kodiņš ir 222. Sākam kodiņus, jā. Es atvainojos, man ir šausmīgi karts, es padzeršos. Mitrinam meitenes ne tikai savus matus, mitrinam arī savu ķermeni ar ūdeni, dzeram ūdeni. Nākošais šampūns, par ko mēs stāstīsim droši vien nākošajā reizē, bet es jums iekārdināšanai viņu parādīšu. Tas ir biošampūns. Kodiņš 198. Arī šis ir zelta vērtē tiešām šampūns, bet kā jau teicu, par to mēs stāstīsim nākošajā reizē. Varu tikai pieminēt vienu mazu tādu atkāpīti, ka tā sastāvā ir arī ženšeņus, zirkastans, persiki, ētriskās eļļas. Bet ejam tālāk. Nākošais pēc kataloga šampūns, tas ir šampūns ar dzelteno kumelīti, un šis šampūns mums ir Ritai. Rita mums var parādīt viņu. Tā. Kodiņš 319. Jā, pēc tās informācijas, ko es varēju atrast, šis šampūns ir paredzēts ļoti taukainiem matiem, kā arī krāsotiem matiem. Ļoti labi, ja, piemēram, mati krīt vai lēni augā, tad šis šampūns ir piemērots.
Ja iet sausā vai taukainā seboreja, par kuru es jums sākumā stāstīju, kas nedzirdēja, varēsiet noklausīties atkārtojumā. Tātad vai nu pastiprināta, vai tieši ar mīnus zīmi tauku dziedzeru darbība. Ļoti labs šampūns vājiem, bojātiem, vai pēc ķīmiskiem ilgviņiem, vai pēc krāsošanas, vai pēc balināšanas, ja jums mati ir bijuši. Ja matu galiņi šķeļās, ja gadījumā atkal stāsts par to, ka ja gadījumā galvas ādā ir kādi pušumiņi, tad arī šis dziedē. Un ja ir blauksnes un jūtīga āda. Lūk, tas ir pat zeltaino kumelīti, Rita. Bez komentāriem, jā? Bez komentāriem. Jā. Nākošais mums ir šampūns, un tas ir arī tas, ko Rita mums rādīs, zirga, kastaņa un olīva. Šampūns, kurš matiem, kā jau zirgs, zirga kastaņa, jā, tad jābūt kaut kam spēcīgam. Šis šampūns piedod elastību, stiprumu, spīdumu un spēku matiem. Ļoti labi mitrina. Dod apjomu. Mati kļūst tiešām biezāki un stiprāki, spēcīgāki. Ļoti labi šis šampūns, tas, ko Rita teica par šampūniem sākumā ar ziepju riekstu, ja, tad arī šis šampūns nomāc sēnīšu izplatību. Līdz ar to neveidojas blauksnes. Samazina tauku dziedzeru darbību un piedod matiem jaunību. Tā. No savas puses var piebeigt, tā kā pareizi teica, ka piešķir matiem spēku, bet tā kā šis šampūns ir ļoti spēcīgs, tad viņš piesātina snaudošos matu folikulus ar spēku, ar barību, un līdz ar to šie mati ataug spēcīgāki un kuplāki. Un vēl šo šampūnu var izmantot biežai matu mazgāšanai, un tā kā tas ir mans mīļākais šampūns, jo viņš ir domāts tumšiem un krāsotiem matiem. Tad notur krāsu un dod šo tumšo nokrāsu matiem, jo ir arī šampūni, kas ir domāti tikai gaišiem matiem. Tas bija domāts par zeltaino kumelīti, ka šis šampūns ir domāts gaišiem matiem, un ja mazgā matus ar zeltaino kumelīti, pēc idejas šiem gaišiem matiem palīdz tāda skaista zeltainīga nokrāsa veidojās, ja? Super, paldies! Nākošais šampūns, tas ir man, un tas ir šampūns aloe vera. Lūk, kods 316. Mēdienas man jautājums, vai mans ekrāns nepalika tumšāks, jo man rāda, ka man tā es gaismiņu pataisīšu lielāku. Laikam nesanāca. Viss ir ok, man izskatās. Nu jā, man pašai tad varbūt rādās. Tad nākošais ir aloe vera šampūns. Ko tad mēs par viņu varam? Kādas slavas dziesmas? Ļoti labi. Šis šampūns ļoti labi der krāsotiem matiem un ikdienas mazgāšanai. Aloe vera jau pats par sevi ir kolosāls atradums no dabas līdzekļiem, jo tas satur vismaz 270 dažādus bioloģiski noderīgus komponentus sastāvdaļas. Līdz ar to ļoti, ļoti efektīgi mitrina. Novērš lūšanu, novērš sausumu. Un, protams, pēc krāsošanas ļoti bieži mati ir sausi un lūstoši. Baro, stiprina folikulu, salīmē matu galiņus, novērš spurošanos un piedodas ļoti skaistu apjomu. Vēl tāds, ko manuprāt, ka vēl nebija nevienam citam, ka izvada laukā no matiem toksīnus. Un aizsargā pēc krāsošanas, pēc balināšanas, no pārkaršanas, jo visbiežāk tieši balināti, krāsoti mati ir tie, kuri sevišķi tagad saulē, karstumā, vai, kad jūs aizbraucat kaut kur ekskursijās, kur ir stipra saule, tad tieši pirmkārt tie krāsotie, tie balinātie vai ķīmisko ilgviņu mati ir tie, kuri pirmie cieš. Un ļoti labi uztur pH līmeni. Tajos šajā te šampūnā nav parabēni, nav sulfāti, nav ftalāti, nav nekādas mākslīgās krāsvielas un tā tālāk. Rita?
Vai tev ir kāds? Varu pateikt, ja ir problēmas ar matiem, ja, tad lai pastiprinātu šo šampūnu iedarbību, tad ir ieteicams tad uz plaukstas saziepēt, ielikt matos un izmasēt saknes un paturēt šo šampūnu 3-5 minūtes. Tātad viss šīs labās alvēs vērtības dos labāku rezultātu jūsu problēmai, ja? Un ieteicams lietot sausiem, nepaklausīgiem, blāviem matiem. Lūk, ļoti skaisti, jā. Un ļoti skaisti smaržo, neuzbāzīgi, mierīgs tāds aromāts ir, jā. Tiši atpakaļ pudelītē, tiši atpakaļ. Ai. Un šodienas pēdējais šampūns, par kuru mēs šodien runāsim, tas ir šampūns ar greifrūtu. Diemžēl nav ne mums nevienai nav, jo es mājās savu esmu jau izlietojusi un man ģimenīte mums nav ko parādīt. Šis šampūns varu parādīt katalogā. Lūk, pats pēdējais. Šis šampūns pēc apraksta ir domāts ļoti, ļoti taukainiem matiem. Tas satur vitamīnus, tas satur organiskās skābes, minerālus un ēteriskās eļļas. Un runājot par ēteriskajām eļļām, pat tad, kad tu esi izmazgājis matus vēl otrā dienā, tad šos matus pavējojot, vēl jūt šo skaisto ēterisko eļļu smaržu. Ļoti labi mitrina, ļoti labi baro, stimulē augšanu. Un arī regulēs tauku dziedzeru darbību. Tātad to tauku dziedzeru, kas ir matos, kas ir galvas ādā, samazina līdz ar to taukainību, un, protams, līdz ar to ir pret blaugsnām, pret seboreju. Stiprina saknes, samazina to izkrišanu matu, un interesants ir tāds, ka šis šampūns ar greifrūtu apklāj, teiksim, matu cirtas ar tādu plānu aizsargu kārtiņu, un līdz ar to šī kārtiņa pasargā, piemēram, no fēnas iedarbības, no saules ultravioletiem stariem un tā tālāk. Cīnās pret bakterijām, sēnītēm, tajos nav fosfāti, nav krāsvielas un smaržvielas. Vai Rita ir kas piebilstams par greifrūtu šampūnu, vai tu esi lietojusi? Jā, es esmu lietojusi, bet tā kā bet sākumā jau liekas, ka visu mēs zinām, bet kā es teicu, droši, ka ne visu, man viņš bija dāvanā un es viņu lietoju un izlietoju, tikai pēc tam es izlasīju, ka viņš ir domāts taukainiem matiem, bet man nav taukaini mati, man ir normāli mati, man frizierīts vienmēr saka, man ir visforšākie mati, kurus viņi pazina no saviem klientiem, ja, un tāpēc, jā, bet es viņu izlietoju, man mati nepalika sliktāki. Jā. Labāk lietot pareizo šampūniņu. Un vēl pavisam nedaudz, es vēl te paskatījos, ja, teiksim, interesē tieši par tiem matu veidiem. Šobrīd es pastāstīju tā kā atsevišķi par katru šampūnu, bet ja par tiem matu veidiem, tad ko iesaku? Un tagad, meitenes, kuras sākumā atšifrēja, kādi jums ir matu tipi, tad klausieties to kopsavilkumu. Tātad, ja jums ir sausi un vai krāsoti mati, tad šampūns ar balzāmu, šampūns ar argana eļļu, ar propolisu tieši sausiem matiem, ar aloe vera, ar zirkastani, ar dzelteno margrietiņu. Un, protams, ļoti, ļoti iesaka arī par to, par ko mēs runāsim nākošajā reizē, par matu eļļām, par matu krēmu. Matu krēmu es varu parādīt. Tas, redzat, kāds viņš ir? Viņš ir gandrīz tukšs. Kā man ģimenīti bērni viņi ir izmantojuši, izlietojuši. Tas ir sausiem un krāsotiem matiem. Taukainiem matiem. Šampūns bez balzāma, šampūns ar propolisu normāliem un taukainiem, un, kā jau tikko stāstījām, šampūns ar greifrūtu, kas ir ļoti, ļoti taukainiem matiem. Vai arī matiem, kuriem ir taukaini saknītes un šķelošie galiņi sausie, arī šim te jauktajam tipam. Jā, paldies. Es gan par taukainiem matiem, ja jūs zināt kādu, kam ir ļoti, ļoti, ļoti taukaini mati, ja, principā katru dienu mazgā vai nemazgā, tad noteikti padomājiet, vai nebūtu jāapmeklē ārsts, jo ļoti bieži tieši ļoti taukaini mati ir tāds kā simptoms kādām no slimībām. Slimībām, vai tas arī var būt iedzimts, tas var signalizēt, piemēram, par hormoniem, par
nerviem, par zarnu trakta problēmām, par ēšanas nepareiziem paradumiem, piemēram, marinēti trekni, asi vai saldi ēdieni, vai par fast foodiem, ka mēs lietojam ikdienā tikai tos ātros ēdienus, ja? Vai par gāzētiem vai par alkoholu. Tā var būt grūtniecība arī galu galā, varbūt kāda meitene nav pamanījusi. Tā var būt menopauza, tā var būt pubertāte. Tas var būt arī ļoti spēcīgas diētas sekas, un tas var būt stress. Tātad par taukainiem matiem, ja tiešām tā ir, tad tas varētu būt arī kāds no iemesliem. Normāliem matiem ir visforšāk, tāpēc, ka normāliem matiem der gan tie šampūni, kas ir sausiem paredzēti, gan tie, kas ir paredzēti taukainiem matiem. Urā! Tiem, kam, piemēram, Rita, ja, tev ir normāli mati. Ja ir blaukznaini mati, tad iesaka ar balzāmu, bez balzāma, atkarībā kāds matu tips, aloja vera, zirkastaņa ar olīvu. Tā, un kas tur vēl kaut kas bija, ja? Un savukārt matu augšanai ļoti labi iesaka to, kas būs nākošajā reizē, bet par to nākošajā reizē. Tā, vai meitenes grib kādu padalīties vēl pirms Rita mums dod savu bonusu? Vai kādu meiteni grib? Tā kā mums nav krievu valodā šodien, tad mums tas laiks nav tik ierobežots, kā bija pagājušreiz. Tad droši meitenes padalieties ar rezultātiem. Es domāju, kas jums ir par šampūnu lietošanu, tieši par šiem šampūniem, par ko mēs šodien runājām. Ja? Jā, un nekautrējieties, ja jums kāds nav, teiksim, tā kā Rita saka, sākumā izlietoja, pēc tam saprot, ka tas nebija piemērots. Varbūt jums ir arī tāda pieredze. Lūdzu, padalieties, ko jūs esat lietojuši? Jā. Mēs jau tikko noskaidrojam. Nē, paldies par informāciju un ļoti labi, ka būs ierakstā, jo es nepaspēju arī visu pierakstīt, jo viens ir skatīties katalogā un otrs ir tas, ko jūs šodien abas divas pasniedzāt, tas bija ļoti vērtīgi un arī tiešām par to matu tipu. Tad jāsāk tā domāt. Es jau tā domāju, man ir sausi normāli un reizēm taukaini mati. Tagad tu strādā un tu svīsti, tev kaut kas. Un tiešām es domāju, ka es paskatīšos ierakstā. Un tagad es sāku domāt, ka tad, kad es pasūtīju ar argānzeļu, to šampūnu, tas bija tiešām forši. Un tagad es zināšu, ko izvēlēties, jo pēc kataloga skatoties, man tas neko daudz neizteica, kā tas, ko jūs šodien dalījāties tajā informācijā. Tā informācija, ko jūs devāt, tā bija šodien ļoti vērtīga. Paldies. Inga, kurš jums patīk pašai tas arganēļas šampūns, ja? Jā, tiešām. Labi. Kuras vēl meitenes būs drosmīgas un izstāstīs par saviem šampūniem? Droši uzspiežam uz to mikrofoniņu, jums uzreiz atvērsies skaņa un varēsiet runāt. Kamēr meitenes domā, es varbūt tā apkopošu drusciņu, ja kāda tas vispār, ja paskatās, kādas ir kompānijas ERSAD šampūnu priekšrocības, ja mēs tā atceramies visu, ko Sarmīt mums pastāstīja, tad pēc idejas jau tas, ka šie šampūni visi ir naturāli, ja, bez sulfātiem, bez ķīmiskām piedāvām. Un vieniem šampūniem šis riekstu rieksts ir tā kā lielāks tā kā pamatsastāvs, bet pārējiem šampūniem visiem ir ziepju rieksts, bet vienkārši ir pievienojums nedaudz mazāks. Protams, šie šampūni, ja arī paskatās tā smalki, tad viņi visi risina šīs te problēmas ar matu izkrišanu, ar šķeltiem galiņiem, pret blauznām. Viņi visi apvieno šīs te īpašības, jo sastāvā ir šis ziepju rieksts, tikai tur, kur viņš ir vairāk, šis rezultāts varbūt ir ātrāk un spēcīgāks, un tur, kur viņš ir mazāk, tur šis rezultāts nāk lēnāk. Un kā jau es teicu, viņi ir ļoti, ļoti ekonomiski. Jā, tad ļoti maz viņus vajag, un tā kā ziepju rieksts ir ļoti putojošs rieksts, tad arī viņš putojās no pirmās reizes,
un nav tādu problēmu, ka jāmazgā vairākas 3 reizes, lai iegūtu šīs putas matiem, kā bieži saka, naturāls produkts neputojās uzreiz. Jā, jo tajā naturālā produktā nav klāts šis ziepju rieksts, kas dod mums ātri putošanās, ja? Un viņus apvieno pēc idejas, šīs īpašības apvieno visus šampūnus, ja? Tā kā, lūk, tā priekšrocība, ka mēs varam, kā teica, lietot normāliem matiem, gan lietot gan tie, kas ir sausiem domāti, gan tiem, kas ir domāti arī taukainiem. Jā, tā kā man sanāca, bet nekādas problēmas tas neizraisa. Kaut gan man viena klientī teica, nu, viņi arī kompānijā, viņi teica, man ir šampūns, bet, nu, kaut kā man viņš nepatika. Nu, es vienkārši uzreiz teicu viņai, bet vai tu nepaskatījies, kādam tipam šis šampūns? Varbūt vienkārši viņš nebija tavam matu tipam. Ja? Es nezinu, kādi viņai mati, vienkārši satikšu, parunāšu tā nopietnāk par to ar viņu, lai nav tādi negatīvi rezultāti. Un ļoti iespējams arī, ka cilvēki tiešām dažreiz, nepareizi dara. Tiešām tā kā tu teici, paņem un uzreiz uz galvas virsū, un tik būs, jā. Pareizi jāmazgā mati ir, jākopj. Nu, lūk tā. Nu, ko, meitenes, lūdzu vēl, ko es Maiga, zinu, ka Maiga ir drosmīga. Maiga izstāst, kādu šampūnus tu lieto. Labi, meitenes. Ja nav vairs neviens drosmīgais, tas nekas. Nu, ko? Pienāc. Man interesē, es tā ceru, ka tas būs otrā daļā. Man ļoti interesē matu maskas un viņu lietošana. Būs. Mēs tā nolēmām, ka visu uzreiz mēs nevaram pastāstīt. Protams, tas ir Tad tā informācija ir pa daudz un viss saiet vienā tādā putrā. Un nākošo reizi mēs runāsim par biošampūnu, jo viņam ir tāda jābūt, nopietnāk pie tā jābūt pieeja. Viņi nevar vienkārši tā ņemt un lietot, lai nav negatīvi rezultāti. Un tad, protams, mēs stāstīsim par kas jālieto kopā ar šo šampūnu un par visiem pārējiem matu kopšanas līdzekļiem. Bet tā kā neviens negrib vairāk pieteikties, tad es parādīšu jums tātad matu galvas masāžu. Galvas masāžu, jo ne tikai mums pietiek ar to, ka mēs mazgājam matus, kopjam matus, bet mums ir lai mati labāk augtu, mums ir arī mūsu galva jāmasē. Un šīs masāžas, protams, var būt dažādas. 1 sekundīti. Vienu sekundīti, eju atpakaļ. Tātad, protams, jūs varat iegādāties dažādas masāžas līdzekļus, arī, ja jūs, teiksim, ar rokām, varbūt jums pirkstiņi nav spēcīgi, jūs varat iegādāties, pieņemsim, tādus skrabīšus, ja, kur ir ķemīti, un tad jūs viņu vienkārši tā ļoti stingri izmasējat galvu uz priekšu, uz atpakaļ, ja? Ļoti labi izmasējiet šeit, tur, kur sākās matiņi, tur, kur beidzās kakls aizmugurē, jo tur ir ļoti svarīga lieta gan limfātiskai sistēmai, lai notiktu attece, gan arī, teiksim, kā arī galvas aprite. Tad izmantojiet palīgu līdzekļus, ja? Galva masāžai. Ir arī šādas te ķemītes, kuras ļoti labi arī izmasē galvu. Ja tad pēc idejas, veikalā varat atrast ļoti daudz un dažādus līdzekļus, lai masētu galvu. Man jau paliks silta galviņa. Bet mēs varam to darīt arī ar rokām. Tā kā nevienmēr par rokai ir šie līdzekļi, ar ko masē. Es neredzu, ar ko masēt. Un ir vienkārši tāda atšķirība. Jūs varat papājāt savu galvu un varat viņu masēt. Ja mēs pājājam, jūs vienkārši ļoti viegli, ja? Jūs jūtat, kā es tagad pa matiem brauku. Lūdzu, pasakiet, kā jums šķiet, es to daru stipri vai viegli? Kā es to daru? Viegli. Normāli. Viegli, es daru to ļoti viegli, un pēc idejas tā jau nav masāža, tā ir tāda sevis papājāšana, vai cik es esmu laba, jā, vai tad mēs pājājam sevi. Masāža, jums nav jāveic ādas masāža, bet jums ir jāveic zem ādas masāža, un līdz ar to tā ir jādara ļoti stipri. Tad, kad jūs pamēģiniet tagad uzliekat rokas uz galvas,
un tā ar pirkstiņiem tā, kad pilnīgi jūs jūtat, ka tie pirkstu gali sāk sāpēt. Nē, tu uzliek šitā. Pirkstu galiņus pilnīgi tā piespiežat, tā ka viņiem jāpaliek baltiem. Pirkstu galiņiem. Un tagad darat tā, sastumjat un atstumjat, bet nevis tā kā pa virsu, bet tā, lai āda kustās. Tā kā jūsu skāps kustās. Jā. Tad jums vajag, pilnīgi redziet, man brilles kustās, redzat? Tā nav brille, bet tā kustās mana āda. Es uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Un tā vajag iziet caur visai galvai, kad jūs jūtat, kad jūs to ādu kustinat uz augšu, pastiepjat, atstiepjat, ja? Tas ir viens variants, tad tādā veidā, ja? Šitādā, ja? Otrs variants, tagad nākošais, tur, kur sākās matiņi, te izmasējiet sev apkārt galvai ar tādiem riņķīšiem. Bet stingri, tā kā āda kustās, nē, tu pa virsu braukā. Tas ir tā, čiki. Uzliec pirkstus. Es spiežu no visa spēka. Ja, uzliec pirkstus, un tagad šitā te, redzi? Nu jā, es jau tā daru. Tātad gar matu augšanas vietu, nevis papīri, bet tieši tur, kur matiņi sākās. Un tā aizmugurē arī. Tas ir vēl, kas ir jāizdara. Pēc tam ir tāds variants, ka paņemat pirkstus, tā kā bumbu, uz priekšu, uz atpakaļ. Uzliekam roku, un tagad uz vienu pusi pastiepjam uz otru pusi. Uz vienu pusi, uz otru pusi. Uz vienu, uz otru. Jā, izkustinām galvas ādu, zem ādu. Ja? Un vēl darat tā, paņemam, sastumjam ādiņu kopā. Ar to ādu ir tā, ka vienam viņa ļoti stingra, ka pat ir grūti to paņemt, tā sastumt. Un pēc tam tā pamasējam un paņemam tālāk. Un citam ir ļoti tāda taukaina, tā matu galva. Un ļoti viegli paņemt to. Tad paņemam, sastumjam kopā, pamasējam un tā izejam cauri visai galvai. Super. Jā, un beigās, tā, kad jūs to esat izdarījuši, jūs varat uzlikt rociņas. Uz te, kur nāk galvas vidus, uzliekam un paturam 10 sekundītes, 10 sekundītes, apausīm 10 sekundītes, te uz pierīti uzliekam. Tad mēs atslābinam galvas kausu šuves. Atrodam šuvītes un viņas atslābinam. Šeit ir tā pati doma, ka jūs nemasējat ādu pa virsu, ja? Te ir ādiņa, bet jūs masējat zem ādas. Tas būtu fascija. Kas ir fascija? Ja visi zem ādas, ja tie muskulīši, tauki, viņi ir aptvērti kā tādā plasmas maisiņā. Un jums šis maisiņš, jums seja, teiksim, paliek kaut kādas tādas nepareizi, tāpēc, ka šeit viss ir savilkts. Un jums šis maisiņš ir jāpaņem, jāpakustina, jāizstiep. Un tad, kad plasmas maisiņš izstiepjās, tad arī tie muskulīši un visas, kas ir šajā maisiņā, viņš izstiepjās. Un ļoti svarīgi jūsu sejas izskats ir tieši no jūsu galvas kausa, no jūsu šeit galvas stāvokļa. Tāpēc obligāti vajag masēt nevis šitā papājāt, bet ļoti stingri masēt, stingri. Ja? Lūk. Mīļš, paldies, Rita. Vienkārši es skatos ar šausmām uz savu procentu, cik man telefonā ir. Gribās jau, lai šis ieraksts saglabātos. Mīļš, paldies, meitenes. Es skatos, ka visas ir noklausījušās līdz beigām, par ko man ļoti liels prieks ir. Un ko nākošā reize tad? Cerams, ka mēs paspēsim sagatavoties, būs jau par biošampūnu, varbūt paķersim klāt arī bērnu šampūnu, jo arī par to mēs šodien nerunājām, un par citiem matu līdzekļiem, kupšanas līdzekļiem. Paldies, Ritai! Paldies visām, paldies, ka atnācāt, ka veltījāt laiku, jo tiešām mums Sarmīt ir prieks, jo mēs it kā gatavojam kaut ko, lasam, daram,
un kad neatnāk, tad tā, ak, Dievs, žēl. Paldies jums, tiešām ļoti vērtīga informācija, paldies. Paldies. Tad līdz Bija ļoti labi. Paldies, Maiga. Paldies. Paldies. Lūdzu. Atā? No manas puses būtu tāda meitenes, lūdzu piedalīties kaut kādās aptaujās, rakstiet savus ieteikumus vairāk, pa ko jūs gribētu dzirdēt, jo mums jau arī grūti to tēmu izdomāt ir, ja? Kaut kādus, teiksim, ja šī tēma ir par šampūniem, tad droši var uzreiz uzrakstīt, varbūt to negribat pašas runāt, bet uzrakstīt šo te rezultātu par šampūnu, par to produktu lietošanu, un mēs viņu vienkārši izstāstīsim, ja, lai jums nav jāpieslēdzās. Tāds būtu novēlējums. Un vēl man tikko ienāca prātā, meitenes, lūdzu, paņemat katru, kas šodien dzirdēja, ierakstiet atsauksmi tepat studijas čatā, kas jums patika, vai varbūt, ka kaut kas nepatika, ja, un cik jūs apmierināts esat ar to informāciju, ko ieguvāt. Ierakstiet, lai arī citi redz. Labi? Labi, es noklausīšos ierakstu, un tad, jo man vajag tagad 2-3 reizes iziet caur tam. Jā, es ceru, ka ieraksts arī saglabāsies. Labi, gan viss. 17%. Jā, atā. Atā.